izskatās, ka Šito es neņemtu. sienu skapīšu pacelšanas mehānismu, Viktor, lūdzu, pastāst parādi. Laikam mehānisms, ko mēs visvairāk izmantojam, visbiežāk, ir saucamais Aventos HF, kas paceļās un salokās. Ar ko viņš ir labs? Viņš ļauj pacelt to fasādi, un tu vari brīvi darboties, nesisties ar pieri pret fasādi. Arī tev ir vajadzīgs viens pacelšanas mehānisms divām fasādēm uzreiz, tā kā tev nav divi pacelšanas mehānismi jāliek. Bet ko tev jāņem vērā, reko augšā, ja tu paskaties no sāna, ka tā fasāda viņa ceļās augstāk nekā sienas skapīša tā augšdaļa. Attiecīgi, ja tev skapīši ir līdz griestiem, tu vai nu liec ierobežotāju, un tad tā fasāde stāvēs šādi, un viņi jau padara to mehānismu diezgan nērtu, ja tev jālien zem fasādes. Tad tu vai nu tu būvē skapīšu trijos stāvos un augšā liec vēl vienu pacelšanas mehānismu, vai nu vienkārši netaisa to virtuvi līdz pašai augšai. Viens variants. Otrs ir Aventos HL, kas paceļ šo fasādi tā kā paralēli citām fasādēm. Tad šo risinājumu mēs bieži izmantojam tejas un kafijas zonām, ka tev ir kolonna un tu vari pacelt to fasādi un vari normāli pieiet pie pašas kolonnas. Viens no tādiem arī populāriem mehānismiem ir Aventos HK, kas vienkārši klasiski ceļ to fasādi uz augšu. Tas, ko es tev stāstīju par šo mehānismu, tad mēs vienkārši liekam vēl vienu skapīti ar šādu mehānismu virsū uz šiem skapīšiem. Un tad tā augšdaļa tev ceļās šādā veidā. Šeit visus tos mehānismus, ko es rādu, te ir tas servodrives, kas viņus elektroniski paceļ, bet tas, protams, maksā atsevišķi. Tā kā visus tos mehānismus tu vari dabūt arī ar klasisko pacelšanu, kad tu vienkārši ceļ ar roku. Nestrādāju, protams. Nu labi, bet jebkurā gadījumā ieraksti komentāros, kurš būtu tavs favorīts, kurš no pacelšanas mehānismiem tev patīk vislabāk, ko tu izvēlētos savā virtuvē.